Augstgodājamais premjerministra kungs, ministra kungs, ekscelences, dāmas un kungi. Jā, bet vai lokomotīva vēl neviens nebija nosaucis, bet man patīk tas iesauka. Iesim uz priekšu. Tik tiešām sveicu jūs visus Latvijas dzelzceļa starptautiskajā konferencē Globālās transporta kustības vīzijas nākotnes izaicinājumi. Jau 3. gadu šajā laikā, tieši septembrī, mēs tiecamies palūkoties nākotnē, tajās iespējās, kas mums stāv priekšā, prognozēs un attīstības perspektīvās. Tomēr ikvienam ir skaidrs, ka, lai mēs droši un ilgspējīgi skatītos nākotnē, ir nepieciešamas stingras saiknes pagātnē. Un šonedēļ, kad Latvijas dzelzceļam aprit 155 gadu Latvijā, uzdrošinos apgalvot, ka mūsu nozarei Latvijā patiešām ir spēcīgas saknes. Pirms 155 gadiem visā pasaulē strauji sāk attīstīties rūpniecība un ekonomika, piedzīvoja līdz tam vēsturiski lielāko uzplaukumu. Tu laika dzinējus ar vien plašāk sāka pielietot, tika ražotas jaunas ražošanas iekārtas, veidoti un celti jauni transporta savienojumi, attīstīta starptautiskā sadarbība. Tieši šajā laikā, aptuveni 155 gadus atpakaļ, Amerikas Savienotajās valstīs, kas tobrīd piedzīvoja ar pilsoņu karu un kur pie varas nāca viens no zināmākajiem amerikāņu prezidentiem Abrahams Linkolns, 1861. gadā tika uzsākts darbs pie Central Pacific Railroad izveides, jeb tā daļas izveides, kur pakāpeniski savienoja Amerikas rietumkrastu ar austrumkrastu. Šajā pašā laikā, 155 gadu atpakaļ, Latvijas teritorijā notika procesi, kas ļāva likt pamatu Latvijas ekonomikas attīstībai un vēlāk arī Latvijas valstī. Noslēdzās dzimbūšanas atcelšana visā Latvijas teritorijā. Tajā brīdī slavenais jaunatvietis, kur mēs visi zinām, Krišjānis Valdemārs, Pēterburgā izstudējis ekonomikas zinātnes, gatavojās dibināt pirmo latviešu jūras skolu. Bet pirms 155 gadiem un 2 dienām, diezgan precīzi, tātad 1861. gada 12. septembrī, Latvijas teritorijā tika atklāta pirmā dzelzceļa līnija, kas savienoja Dinamburgu un Rīgu, abas lielākās un nozīmīgākās Latvijas pilsētas, kas gan toreiz, gan arī mūsdienās tādas ir. Šodien šī līnija, kur pamati likti vairāk nekā pirms pusotra gadsimta, vēl ar vienu ir pamatā Latvijas transporta infrastruktūrai un tautsaimniecībai. Šo līniju, kas iet no Rīgas līdz tagad jau Daugavpilī, pamatot var dēvēt par transporta nozares maizes līniju. Sliežu ceļš, kas no Latvijas austrumiem ved uz rietumiem, dod darbu tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju un ir pamatā daudzu uzņēmēju nozaru izaugsmei. Šodien mūsu uzdevums ir ne tikai efektīvi izmantot, uzturēt un arvien attīstīt esošo dzelzceļa līniju, bet tikpat gudri, kā to pirms 155 gadiem darīja mūsu priekšgājēji, attīstīt arī nākotnes infrastruktūru, kas būtu tikpat ilgspējīgs labklājības pamats nākamajām paudzēm. Tieši tāpēc konferences Globālās transporta kustības vīzija, kuru Latvijas dzelzceļš rīkoja jau 3. gadu, ir lieliska iespēja apmainīties ar lielām idejām un tālākas nākotnes vīzijām, kas reiz materializēsies vērienīgos un paliekošos projektos. Tādos, kuros mūsu bērnu, mazbērni pēc vēl 155 gadiem
novērtējis kā gudru un pārdomātu ieguldījumu. Novēlu ikvienam šīs dienas gaitā gūt vērtīgas atziņas un secinājumus turpmākajiem darbiem. Un īpaši paldies es gribētu pateikt ministra prezidenta kungam un ministra kungam par dalību šīs konferences atklāšanā. Un īpaši tādēļ, kad esam jau guvuši pirmās vadlīnijas šīs konferences ietvaros, kādā veidā mēs redzam, kā tikt attīstīta Latvijas infrastruktūra, Latvijas dzelzceļa infrastruktūra. Un šī sakarībā es gribētu pasniegt ļoti simbolisku dāvanu gan ministra prezidentam, gan satiksmes ministram. Tā nebūs lokomotīva. Tā nebūs tvaika lokomotīva. Šis priekšmets simbolizē pirmās dzelzceļa līnijas izveidi Latvijā, ko ir iemūžinājis šīs idejas autors. Tā ir ķerra, par kuru jums pastāstīs nedaudz vēlāk, un kāpēc ķerra. 155 gadus atpakaļ šī ir autentisks kopija no ķerras, ar kuru tika uzbērts pirmais būtībā uzbēruma ķerra, lai taptu šī dzelzceļa līnija. Un vai arī šodien, plānojot nākotnes transporta un loģistikas attīstību, mums kopīgi izdodas ielikt tādu pamatu, kuru dēļ šodienas politiķi, tajā skaitā premjerkungs, satiksmes ministrs kungs, mēs varētu atzīmēt vārdiem, kad pēc 155 gadiem visi skatīties uz šiem darbiem, kurš šodien mēs ielikuši esam kaut kādas pamats, un teiktu, jā, mēs esam lepni par to, kad esam to izdarījuši, ka tie iedīgļi, kas ir ielikti šodien šajā konferencē, mūsu bērni, mazbērni, varēs tik tiešām šos vārdus teikt un atcerēties mūs ar cieņu. Paldies jums! Un šīs mazās dāmas atļaujiet jums pasniegt. Paldies! Un tiek pasniegts simbolisks suvenīrs, izgatavots limitētā skaitā ministra prezidenta kungam, satiksmes ministram. Un šāds suvenīrs būs, protams, arī visiem šīs dienas lektoriem, kas dalīsies ar savām zināšanām.